Lai skaidrotu, kā eksaktā zinātne tiek pielietota ikdienas darba procesā, iespējamās misijas programmas ietvaros Ikšķeles vidusskolā viesojās Latelekom valdes priekšsēdētājs, kurš norādīja, ka tieši šīs zinātnes ir mūsu Latvijas nākotnes iespēja. Tagad skolām varbūt izvēlēsties. Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos nav tik sarežģīta tēma, kā sākotnēji varētu likties, uzskata Juris Gulbis. Ar fiziku ikdienā saskaras ik viens cilvēks, un ne tikai izmantojot telefonu sakarus, internetu vai televīziju. Praktiski neviena dzīves nozara nav iespējama bez eksaktajām zināšanām. Neviena jauna produkta attīstība vai jaunas lietas ražošana nav iespējama bez šīm eksaktajām zinātnēm. Dažreiz mēs mācāmies tikai formulas un nav īsti skaidrs, kur dzīvē to varēsim pielietot, uzskata 12. klases skolniece Sanda. Izmantojot fizikas stundās iegūtās zināšanas, viņa no sadzīvē atrodamiem priekšmetiem izveidojusi televīzijas antenu. Pieslēdzām viņu dekoderim un tādā veidā paši varējām iegūt televizorā bildi. Un tas pierādīja, ka cilvēkam arī ikdienā viņš, ja kaut ko saprot no eksaktajām zinātnēm, tad arī var pēc daudz ko pagatavot un uztaisīt. Nevienu reizi vien esam dzirdējuši, ka mums Latvijā ir pietiekami daudz grāmatvežu, juristu, sabiedrisko attiecību speciālistu, bet trūkst, kā sacīt, vienkāršās darba rokas un arī to cilvēku, kas saistīti ar jau minētajām eksaktajām zinātnēm. Šai tēmai arī šajā tikšanās reizē īpaša loma. Veiktie pētījumi liecina, ka tikai 13% no visiem Latvijas augstskolu absolventiem katru gadu pabeidz studijas ar matemātiku, dabaszinātnēm un tehnoloģiju saistītajās jomās. Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienības valstu vidū. Protams, ka es mudināju arī skolēnus pievērst lielāku uzmanību šo zināšanu apguvē, jo skaidrs, ka Latvijas ekonomikas atkopšanās ir lielā mērā saistīta ar to, ar mūsu cilvēku zināšanām, ar šo zināšanu konkurētspēju attiecībā pret citām valstīm. Arī Madara Dodiņa aizvadītajā gadā pieņēma izaicinājumu sākt strādāt par fizikas skolotāju Ikšķeles vidusskolā un iedvesmot skolēnus apgūt eksaktos priekšmetus. Ja tu esi eksakto dabaszinību pārstāvis, tu dabūsi darbu jebkurā meklī. Vēsturnieks būs viens no 1000, inženieris vienīgais iespējams. Un tad vienkārši viņiem jāsaprot tā ideja, un tad jau mācīsies un viss sanāks savādāk. Tas tā kā mudināja domāt, ka svarīgāk būtu daudz vairāk varētu nopelnīt un arī panākt dzīvē, ja mācītos tās eksaktās zinātnes, ja tas būs nākotnē nepieciešamāks. Iespējamās misijas nedēļas ietveros uz visām Latvijas skolām dosies 55 dažādu jomu speciālisti, lai vadītu informācijas tehnoloģiju, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un citas stundas. Tādējādi jau 4. gadu notiek pieredzes nodošana jauniešiem un šogad īpaši uzsvarot eksakto priekšmetu nozīmi. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.